Sveiciens jaunajām māmiņām. Šodien parunāsim par handlingu. Parādīšu, kā pacelt, nolikt jaundzimušo zīdēni, kā tam nomainīt pamperīti un arī kā pareizāk to apģērbt. Tātad, kas mums ir handlings? Handlings mums ir principā bērniņa ikdienas aprūpe, bet jau ar tādu nelielu terapeitisku efektu. Ja mēs bērnu nepareizi pacelsim vai noliksim vai kaut kā ne tā paņemsim, normālam veselam bērniņam nekas nenotiks. Handlings ir vairāk domāts, lai mēs palīdzētu bērniņam apzināties viduslīniju, palīdzētu centrēt viņam rociņas, saprast, kur viņam ir vidutiņš, lai mēs izmantotu vēlšanās un rotācijas kustības, kas tāpat būs pēc tam pirmās lietnes, ko bērniņš sāks savā dzīvē darīt, jo viņš iemācīsies trenēt savu galviņu, savu kaklu, un pēc tam jau viņš iemācīsies vēlties. Ja mēs caur ikdienas aprūpi izmantojam vēlšanu, mēs jau palīdzam viņam saprast, kāda būs šī nākamā kustība, ko tad viņš tālāk iemācīsies. Līdz ar to pavisam mazam bērniņam handlingā mēs tā arī darām. Mēs viņu lēnām veļam, mēs ar viņu runājam, mēs izturamies saudzīgi, sekojot līdz bērna reakcijai. Ja viņam kaut kas nepatīk, mēs viņu kurā brīdī varam nomierināt, mēs ar viņu varam parunāties, un mēs mēģinām šādu to ievērot arī ikdienā. Tātad, ja mēs gribam mazulīti pacelt jaundzimušiem bebīšiem, viņi paši savu galviņu neturēs, līdz ar to mums ir vajadzīgs atbalsts. Mēs palīdzam viņiem. Ko mēs darām? Mēs palīdzam sacentrēt rociņus uz vidutiņu. Mēs liekam vienu savu roku plaukstiņu pie pleciņa, ar pirkstiem varam pieturēt galviņu. Ar otru roku mēs bērniņu lēnām veļam virsū šai te rokai. Ja, šī gadījumā es bērniņu veļu uz savas kreisās rokas. Jaundzimušais būs bišķiņ mazāks, šis ir nedaudz lielāks bebis. Bet jaundzimušais jums nedaudz labāk uzgulsies uz rociņas. Viņam arī šeit kājiņa nāks smuki pāri. Principā mēs veļam bērniņu līdz viņš šādi te smuki pilnībā uz mūsu rokas. Un šeit es principā viņu varu jau uzreiz pacelt, nolikt. Bērns stabili šeit turās, Lēla, protams, gāžās nost, bet bērns šeit ar savu svaru piespiežās pie rokas, un mums ir vieglāk ar viņu manipulēt. Otru roku ņemu jau gatavoju šūpulīti, lai man bērniņš nav jāceļ ļoti augstu, es jau ar otru rociņu eju klāt, un principā ieveļu vienkārši bērniņu savā alkonītī, un hop, viņš kur man jau ir pacelts smuki augšā, šeit, kad viņš jau ir man paņemts, es varu sakārtot rociņas kājiņas, rociņas smuki vidutiņā, kājiņas smuki vidutiņā, lai bērniņš arī apzinās, ka viņam ir rociņas abas kājiņas, galviņa ir atbalstīta, un šādi te mēs viņu esam smuki pacēluši. Lai mēs bērniņu noliktu, mēs darām tieši to pašu, tikai pretējā virzienā. Mūsu roka iet starp bērniņa kājām, mēs pieturam atkal pleciņu, pieturam galviņu, un es viņu veļu uz savas rokas, eju ar visu ķermeni līdzi, un lēnām nolieku uz sāniņu un paveļu atpakaļ bērniņu uz muguriņas. Tieši tas pats strādā uz otru pusīti. Tas ir jūsu ikdienas treniņš, patrenēties, lai nav tā, ka mēs iemācāmies pacelt tikai uz vienu pusīti, bet ka mēs nākam pacelt arī uz otru pusi. Abas rokas kopā, pleciņš, atbalstam galviņu, lēnām veļam mazulīt uz sānu, atkal skatāmies, kas mums ir ar to kājiņu. Sakārtojam, ja vajadzīgs, un šeit eju ar alkonīti pretī, pielieku un ieveļu bērniņu priekšā. Un tieši tāpat eju pie virsmas, lieku un veļu bērniņu atpakaļ. Ja jums mājās nav Lēlas, uz ko trenēties, nav problēma. Lēlas vietā atrodam kādu mīksto mantiņu. Trenējamies ar mīksto mantiņu vai kaut vai ar spilvenu. Tā galvenā lieta, kas jums ir jāiemācās, ka mēs sacentrējam bērniņu uz centru, pieturam savas plaukstas pie pleciņiem, pieturam galviņu un attiecīgi paveļam, liekam elkoni klāt un ceļam mazulīt augšā. Hop, uz rokas, hop, un liekam lejā. Un šādi te mēs varam patrenēties ar mantiņu vai ar spilvenu, nevajag obligāti īstu bebi uzreiz mājās. Ja? Šis izmērā ir nedaudz varbūt līdzīgāks jaundzimušiem, īpaši tādam maziņam jaundzimušiem, tā kā tādu plus mīnus vai nu šādu, vai nu nedaudz lielāku izmēru, tā kā mums ir bebis, mājās var droši patrenēties.
Ja mēs esam iemācījušies bērniņu pacelt un nolikt, tas jau mums ikdienā būs tas, kas mums būs bieži vajadzīgs. Kas mums vēl ir vajadzīgs? Bērniņu apģērbt un bērniņam nomainīt pamperīti. Sākumā, protams, ērtāk un vieglāk, ja tās drēbītes mums ir pogājamas. Jā, piemēram, šeit man bebim ir priekšā sapogājums, ir uz sānu pogājamie, jā. Viss, kas būs pāri galvai velkams, sākumā pavisam maziņam būs nedaudz grūtāk, jo tā galviņa tomēr tad mums ir vai nu bišķiņ kaut kur jāpiepaceļ vai jāpabīd, tad varbūt nedaudz grūtāk. Lai gan vieglāks variants, kā šādus bodīšus uzvilkt bērniem, ir nevis vilkt par galvu, bet mēs viņus varam smuki pastiet un vilkt caur kāņām, uzvelkam no apakšas viņus līdz krūšu daļai, iekārtojam vienu, otru rociņu un bodīts mums ir uzvilkts. Tieši tas pats ar novilkšanu. Bodīts nav obligāti jāvelk pār galvai, mēs viņu varam vilkt uz leju. Ja šeit man ir pogājamies bodītis, līdz ar to mēs vienkārši, tad, kad viņu velkam, atpogājam smuki vaļā, ķērpjot bērniņu, mēs viņu nekad nekur neraustam rokas, kājas, mēs vienmēr drēbes uzvelkam uz bērna, nevis bērnu iekratam iekšā drēbītēs. Un priekš ķērpšanās ir tieši tas pats princips. Man tagad vajag atbrīvot rociņu, es atkal bērniņu smuki sagrupēju, lēnām paveļu uz sānu. Varam vēl gan uz sānu to rociņu nost, šeit mēs viņu varam pieturēt. Attiecīgi pieturu bērna roku, nevis kratu roku ārā no drēbītes. Pieturam rociņu un lēnām, smuki, uzmanīgi novelkam nost. Protams, ar Leli tas ir citādāk, ar īsti dzīvu bebi ir citādāk. Viņš var būt kašķīgs, viņam var kaut kas nepatikt. Jā, šeit es viņu pieturu, novelku bodīti nost, un ko es uzreiz daru? Es to bodīti it kā nedaudz vai nu sarullēju, vai pabīdu zem bērniņu. Un atkal lēnām veļu bērniņu atpakaļ. Var vilkt nost arī esot guļus uz muguras, ja tā ir ērtāk. To mēs skatāmies pēc situācijas, kā jums pašiem jūs sapratīsiet. Sāksiet bērniņu ģerbt, sapratīsiet, kas jums ir ērtāk, kas jums ir vieglāk, kas jums ir grūtāk. Jā, tā kā pielāgojamies. Tas nebūtu tik būtiski. Būtiski būtu atcerēties šīs te rotācija kustības. Mēs bērniņu paveļam, varam pieturēt vai ar plaukstiņu, vai ar višu apakštāmu. Jā, un tad attiecīgi varam novilkt drēbītes nost. Bodis būs nost. Un lēnām paveļam atpakaļ. Un rociņas leju. Šādi te. Tad, kad bērniņš ir uz virsmas, galvu mums izteikti nav jāatbalsta, jo galva jau mums turās. Nebūs tā, ka mēs viņu kaut kur ceļam vai bīdam. Līdz ar to mums pilnīgi pietiek, ja mēs bērniņam palīdzam šeit pie pleciņiem. Ja ļoti gribās, bišķiņ mēs to galvu arī varam palīdzēt pie šīm te rotāciju kustībām. Jā, tā kā bodītis mums ir nost, bebīti mēs esam noģērbuši. Pampermaiņa. Atkal tas pats, mēs bērniņu neņemam aiz kājām, mēs viņu neceļam, mēs viņu neraustam. Sākumā tieši tāpat iesaku izvēlēties pamperīšus, kas ir šie te klipsējumi, lielākoties jau mazie izmēri tādi parasti arī ir, lai nav atkal jāvelk pāri kā bikšelītes. Un šos te klipsējumus mēs tad vieglāk varam pielāgot arī bērniņu. Ko mēs darām? Mēs atlipinam pamperīti vaļā, mēs viņu attaisam, un atkal mēs bērniņu varam saliekt kājiņu, paņemt rociņu, un mēs bērniņu lēnām veļam uz sāniņu. Hopā. Un šeit jau pamperītis mums ir vai nu pilnībā jau nonācis nost, vai mēs atkal viņu sakārtojam ar jebkuru vēlšanas kustību. Hopā. Cik vajag, vai mēs palīdzam pie paša ķermenīša vai pie kājiņas. Hopā, pavedam. Un mums tas pamperītis jau ir nonācis nost. Jā, līdz ar to šādi te mēs tad varam nomainīt pamperīti. Var darīt tā, ka mēs, piemēram, šādi te atbalstam vienu bērnu kāju uz savas rokas un tad piepaceļam, paņemam otru kāju. Lela man negrib tā locīties šādi te, bet skatāmies pēc situācijas. Es labāk sākumā ieteiktu ar šo te vēlšanās kustību, tas būs ērtāk un labāk. Un tagad bebis mums ir pliks, mēs viņu esam aptīrījuši, apmazgājuši, ja visu, ko mums vajag tās kājiņas, ja vajag var šādi te piepacelt, ka viena atbalstās, bet mēs vienkārši neraujam bērniņos kājiņas. Un tagad mums tas pamperīts jāuzliek atpakaļ. Mēs atkal bērniņu sagrupējam, paveļam smuki uz sāniņa, pieturam, skatāmies, ņemam mūsu pamperīti, man ir liels bebis un liels pamperīts,
Mēs liekam viņu šeit smuki klāt, jā, pie dupša, un principā bērniņš vienkārši ieveļās jau pamperītī iekšā. Hop, šādi te. Vajag sakārtot, paviļam bērniņu uz otru pusīti, pieturam, noliekam pamperītī un ieveļam atpakaļ. Hopā, rekuši šeit rociņas kaujas, visu mēs varam pieturēt, paskatīties, jā. Hopā, saliekam pamperīti un klipsējam ciet. Mans bēbis savas rokas kājas mētā diezgan pa gaisu, bet jaundzimšais parasti būs tādā vairāk saliektā stāvoklītī, rociņas kājas būs vairāk pie sevis, līdz ar to viņš būs tāds nedaudz kompaktāks. Ja? Tagad mums vajag bērniņu saģert, pamperīts mums ir nomainīts. Atkal, mums vajag tagad uzvilkt biksi pāri. Ko mēs darām? Mēs to kāju nekratam tur iekšā, vai nu mēs paņemam salocam un lēnām garā šādi te uzvelkam virsū, vai vēl viens variants, kad ļoti vienkārši ir izvelkam savu rociņu cauri, pieturam kājiņu un ar otru roku palīdzam pārvilkt šo te bodīti pāri. Nu šādi. Tagad atkal smuki bērniņš paviļās uz sānu. Mēs viņu šeit sakārtojam to bodīti. Hop, hop. Jā, piekārtojam, pieliekam. Un mēs mazulīti vienkārši lēnām ievelksim. Otru pusi, sakārtojam un viļam atpakaļ. Rociņa atkal, vai nu mēs ņemam rociņu un tad to drēbīti lēnām velkam virsū, vai tā kā es teicu, variants, kas man patīk, mēs lēnām savalkam, izvelku savus pirkstus cauri, paņemu pieturu bērna rociņu un ar otru uzvelku cauri. Man tā liekas ērtāk. Vismaz tad, kad es rādu uz lelēm, uz bediem, man tas liekas kā ērtāks variants. Šeit atkal neraujam aiz rokas, ja mēs sakārtojam drēbīti uz bērna, nevis paraustam viņu. Un tas pats otrā pusītē. Man te bija pilnīgi vaļā pogājama kāja, līdz ar to es to atstāšu pēdējo, ja tas būs vieglākais variants, ko pēc tam paņemt. Šeit es atkal sakārtoju rociņu. Drēbītes mēs skatāmies, mēģinam neizvēlēties super mazas, lai nav tā, ka tas bērniņš tur ir jāiestīvē vai jāiebīda iekšā. Labāk ir pat tādas brīvākas nedaudz, lai mums ir vieglāk to bērniņu apģērbt. Bet, protams, lai nav tādi lieli maisi, lai nekarājās bērniņu drēbītē. Te pirksti. Pieturam, savākam un sakārtojam. Šādi te. Nu, man šim bodītim vispār pilnībā aizpogājās kāja, līdz ar to man viņa nav nekur jāstīvē. Jā, bet nu skatāmies, kādas mums tās drēbītes ir. To, ja jūs pašas pamazām sapratīsiet, lēnām sāksiet ģert, kā jums ir ērtāk, kā jums ir vieglāk, kuras drēbītes strādā, kuras nestrādā. Parasti visas smukās, skaistās drēbes ar kaut kādiem zīmējumiem vai bildītēm vai kaut ko tādu. Ļoti bieži ir tādas ne ļoti ērti uzvelkamas. Skatieties no praktiskā viedokļa. Lai jums pašām ir ērtāk, labāk tiešām šeit pogājamie, pāri aiztaisāmie. Ja mums ir īsais bodītis, kur ir tikai līdz dupsim un nav tā kā kājas ietvērtas, pēc tam bikses velkot tieši tas pats tā, kā mēs darījām šeit. Mēs uzvelkam vienai otrai kājai biksi, tad, kad mums vajag dabūt dupsim pāri, mēs daram tāpat kā ar pamperi. Mēs lēnām paveļam uz sānu, pieturam, un te jau mēs varam dupsim pāri sakārtot to biksi. Ja vajag otru pusi, atkal paveļam uz otru sāniņu, principā tas ir arī viss ikdienas handlings. Caurvēlšana, lēnas, saudzīgas kustības, runājot ar bebi. Ja bebim sākumā tāpat baigi nekādas mantas nekas neinteresēs, viņam interesēs mammas balss, mammas pieskārieni, tuvāko aprūpētāju pieskārieni, protams, arī, kas mums ir, bet, galvenais aprūpētājs jau ir mamma, kas viņam lēnām garā, visu dienas skaitā šādi te ucina un vindrina. Gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi rotējot, paceļot, noliekot. Un katra šī ikdienas aprūpes lieta mums sanāk arī kā maza vingrošana bebim. Uzvedam uz rokas, hop, bērniņš smuki turās, pleciņš galviņ mums ir pieturēti, un hopā, čakti. Viņam smuki šūklītī. Kaut kā tā, ceru, ka jums noderēs ikdienā šis video. Paldies par skatīšanu!